Jā, kas vēl ir tāds savs īpašs un neatkārtojams. Nu, es teiktu, tas tāds perfekcionisms, kas viņai nav tāds kā citiem, un tu negribi, lai ir kārtīga māja, piemēram, vai tur bez kļūdām izpildīts mājas darbs. Viņai tas ir, labi, to es arī droši vien saprotu, viņas komandas biedri vai, spēlētāji, kas vienkārši spēlē ar viņu kopā, ka viņi vienmēr pavilks līdzi sev citus cilvēkus, kam vienkārši, piemēram, tas tāds sajūta, ka viņi iet, piemēram, cauri kaut kādam, es nezinu, viesuļvētrai vai kaut kam tādam, un viņai pieķerās 10 cilvēki apkārt un saka, lai viņi tomēr neiet, bet viņi ies ar visiem tiem cilvēkiem līdzi, un nevienam neļaus sevi tā kā atturēt no sava tā gala mērķa, ko viņa ir izplānojusi. Nedomāju, tas viņai tāds tā kā perfekcionisms, ka viņa nevienam neļaus sevi atturēt no sava mērķa. Ja viņa ir ieņēmusi kaut ko galvā, to viņa izdarīs arī. Kā dažas lietas raksturo pilnībā Paulu, Beyoncé. Otrā varētu būt neatlaidība droši vien un kurpes. Viņa man ir iemācījusi droši vien uzticību, jo es nevienam cilvēkam neuzticos tik ļoti kā viņai. Un, lai cik dieļ tas nebūtu, man liekas arī patstāvību, jo, tas izklausās dievaini, jo viņai vajadzētu pastāvīt man vecākā māsa un tā, bet, par mani, bet viņa aizbraucot prom šo gadu jau, kur viņa bija prom, un tajā brīdī es iemācījos pati, tā kā visu darīt un rīkoties, tā kā tādā ziņā viņa iemācīja patstāvību. Vai sanācis būt mums konkurentiem? Jā, vienmēr, bet es domāju, mēs neesam tādas īstas konkurences kaut kādā. Man liekas, ka mēs esam konkurences tādā nevis ļaunprātīgā ziņā, jo mēs vienu otru pavelkam uz augšu. Katra lieta, ko mēs tā kā darām, mēs vai nu spēlējam basketbolu vai mācībās, piemēram, es vienmēr mēģinu būt manas māsas līmenī, tur noturēties, lai neatpaliktu un, jā, tā ziņā varbūt, bet, protams, ja mēs skrienot mājās no autobusa, domājam par kaut kādu televizoru skatīšanos, tad jau iet uz dzīvu un nav, jo tomēr tā, kur pirmā dabūs pulti, tā arī būs vadoni visu vakaru, jo tomēr būs jāstāsta televizorā to, ko viņi gribēs, vai arī, piemēram, pie leduskapja tur skriet un dabūt to, kas tur ir pirmajam, tad jau, tad sāks īstā sāncensība. Bet, jā, es uzskatu, ka Paula ir tiešām cilvēks, no kā var iedvesmoties, un viņa kā komandas biedrene, man kā māsa un kā skolniece, es domāju, ka viņa tiešām ir paraugs, un tiešām kā māsa viņa ir super.